Es neticēju, ka tas vispār ir iespējams. Bet tas uzsprāga vienkārši. Ja es pirms tam, atceries, es pirms tam domāju, ka es esmu tāda vēja grābsle. Reāli. Es daru visas tādas lietas. Un daudz, un dažādas. Un es to vien dzirdēju, tu kaut ko iegrābi, pamet kaut ko citu. Tu biji tā, par ko tev milzīgs paldies, kura pateica, ka vienkārši manī ir tik daudz resursu, ka es nevaru citādāk. Citādāk neiespējams, ka es to varu pavilkt, un tieši tāpēc es arī daru. Ka tas ir resurs. Jo pirms tam es domāju, cilvēki droši vien uz mani tā arī skatās. Man šķiet, un īstenībā uzreiz, kā tu mani pamainīji šo domu, man šķiet, ka arī citi tā uz mani skatās. Nevis vairs kā uz vēgrāts, bet kā bāc, viņi atrada kaut ko interesantu, kaut ko foršu, un man šķiet, ka es pat pārvēršu to, piemēram, šī pēdējais tas izaicinājums ir astroloģija ar coachingu kopā. Kurš man visu laiku likās, kā to var savienot? Tas tik dabiski pēkšņi nāca. Vienkārši paplašinājās apziņa, kur tu nevis ņem to, ko kāds cits jau ir izdomājis, un tu tāda, es nošpikošu, un es labi zināšu, ka es nošpikoju, bet es arī varu izdomāt lietas, jaunas lietas. Un man nevajag, lai kāds to pirms manis izdomāja, un es māku kombinēt lietas, kuras vienkārši kāds izdomāt, kā to var kombinēt, kur Ramona paņēma un sakombinēja. Es vienkārši, labi, ka nebija neviens, kas tajā brīdī iztraucē, jo tā bija vienkārši drukāšana pie datora. Pirmā diena, otrā diena, to varētu, rekur tur jau bildes, kā es šo informāciju, kā bildi pasniegšu, ja? Tā, viss baigi salikās, tā bija pusstunda. Pēc tevis es izgāju ar pacelt pašapziņu. Tas bija šī spēriens pa divanu, ja, bet tu esi nesāpīgs. Tu esi tieši. Nesāpīgs, bet vajadzīgs. Tā kā, kad tu gribi nolikt no ūdens krituma, un tu tā domā, es tur tik augstu jālec, un tad, kad tevi kāds pagrūž, un tu krīti, un tu domā, cik forši, es lidoju. Man arī pēc tās mūsu tikšanās, zini, kas pārsteidz, pirmkārt, pirms tam, tu jau sāki parūpēties tā kā par mani, jau ieviet. Es neatceros, ko tu darīji, bet tā sajūta ir palikusi. Es devu uzdevumus. Laikam. Es noskaņoju. Es vēl neesmu par tevi sadraukus, tu jau tā kā, bet arī tie uzdevumi nebija tādi, šito negribu darīt, bet kaut kādi tādi, bija sajūta, ka tu ne tikai naudas dēļ to dari, bet ka tev reāli rūp, tā sajūta man ir palikusi. Un pēc tam man bija sajūta, ka, man nepatīk teikt, tu stāvi man aiz muguras vai kaut kā, bet tā kā tāds, nevis stāvi, bet tā kā eņģelītis, kas, apmēram, Ramon ieliks to arī, tev sanāks, apmēram, zini, tā kā filmās aizmugurē, karsēja meitene. Ja man citās mācībās ir bijis tā, ka man ir bail, atceros, ka es sāku mācīties coachingu, un es savus storijus nobloķēju savām skolotājām, lai viņas neredz, jo man bija bail, ka, ja es kaut ko pasaku, ne tā, tāpēc tevis man vispār tās sajūtas nebija, ka tu mani stalkotu, skatītos, vērtētu, vispār nē. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka es jau to neiedevu, kā ir pareizi un kā ir nepareizi. Un tu tāda, es tagad tūlīt izdarīšu nepareizi, un tu ieraudzīs, ka nepareizi, tāpēc jāslēpj. Bet es vienkārši tev pavēru pavisam citu skatu, kur viss ir pareizi. Un neuzlika robežas. Jā, kur vēl viss ir pareizi, vienkārši. Viss, ko tu darīsi, viss būs pareizi, galvenais dari. Vienkārši dari. Es zinu, ka man vēl ir, kur augt, jo, storija ir mana siltā vietiņa, komforta zona. Zīgāki, jo viņi labāk pārdos, bet rēķinies, ka tu neredzēsi uzreiz to rezultātu. Ar to jēdzīgumu ir tā, ka viņš ir garlaicīgs, viņš ir neinteresants un viņš dabūs daudz skatījumus, bet tajā pašā laikā, jo vairāk jēdzīgus video tu taisīsi, neskatot, vienkārši ar ciet acīm, neskatoties uz statistiku, neskatoties uz rezultātu momentālo, bet vienkārši stabili ņemsi un darīsi un liksi, jo vairāk tu vēl vairāk iesildīsi un vairāk cilvēki ieraudzīs to, ka viņi zina vēl šito, viņi zina, izrādās vēl šitā, un tie cilvēki, kas tevi jau skatās, tu neskaties, ka tie ir 100 vai 500, un tev liekas, maz. Citam tur ir 1000, 10 000, 100 000 skatījumi. Tu iedomājies, ja tev tagad 100 000 cilvēku paprasītu astroloģisko kaut kādu prognozi vai arī 100 000 cilvēkiem. Kā tu uztaisītu? Kā? Man tur būtu pusgadu rindos priekš. Tev vajadzētu nolikt indiešus 50,
kuri to visu darīt tavā vietā, tas vairs nebūtu tas, ko tu gribi vispār. Tu gribi apčubināt savu barību ar cilvēkiem. Un tāpēc arī ir svarīgi nevis fokusēties uz cipariem, jo tas ir visgrūtākais sociālajos tīklos, kur tu skaties uz to statistiku, uz tiem rezultātiem, uz tiem cipariem, uz tiem skatījumiem, uz tiem laikiem, uz tām reakcijām. Cik daudz reakcijas, jo vairāk reakcijas, jo tā tad interesantāk, jo tā tad vēl, un man dod motivāciju. Un tevi motivē sociālajos tīklos, tevi motivē cipari. Jā, nu ne tikai. Es zinu, kāpēc es vēl gribu vairāk sakotājus, jo man jau ir tālāk plāns. Es jau negribu tikai savus simus taisīt, es gribu retrītus taisīt. Video YouTube'am man obligāti ir jābūt tīram prātam, jo tad, ja es paskatos kaut kādu video citu, kāda cita video, man tas vispār izsaka no sliedēm, es vispār nesaprotu, ko es gribēju runāt, ko es gribēju stāstīt, man vairs nav mana ideja, man vairs nav tas mans mindsets, es pārņemu to mindsetu, kur kāds vēstījums man ir tā kā mēģināts līdz manīm atnest, un es pilnībā vispār neesmu vairs tāda, kāda es gribētu būt. Un tāpēc, ja tas būs, tas būs kaut kas tāds, kas točna nekur nav. Tā citādāk es domāšu, kā bija tur bija, tur reāli māki. Paga. Kad tev dzimšanas diena, kad tu pēc horoskopa? Zivs, es esmu saule, man ir zivs. Nē, nevajadzētu. Un ūdens virs man ir mēnes. Inovatīva, jā. Mēnes. It kā jau skorpioni ir tie, kas transformē. Bet tāpat ūdens zīme. Man ir visviedākā ūdens zīme. Zini, kas vēl? Zivs peld tur, kur viņai ir izdevīgi. Jā. Starp citu. Bet jā. Nē, man patīk, kā tu to pagriez tiešām. Jo tā es visu laiku domātu, arī retrīta laikā es domātu, vai ir pareizi izdarīju, vai nevajadzēs šitā. Un tagad tieši arī nāk tas laiks, kur vispār nav svarīgi, cik pareizi tu dari. Svarīgi ir tas, cik tu māki atšķirties, kā tu māki atšķirties no citiem, cik ļoti tu esi unikāla. Tāpēc, ka ir jau viss izdomāts, reāli jau viss ir izdomāts. Un tas, kas nav izdomāts, to izdomās mākslīgais intelekts. Arī. Jā, bet tie cilvēki, kuri māc paši kaut ko izdomāt, tie ir vērtīgi cilvēki. Tā kā nevis tie, kuri ir pēc iespējas labāk mācējuši nošpikot, bet tie, kuri ir mācējuši kaut ko paši izdomāt. Ko tu pasūtīji? Zupu. Ok. Nu jā. Karstie. Ko jūs limanu? Piens. Daudz labu zinu. Jau ir atrudītu. Zini, kā zināt un darīt, viņš nepieļauj. Es sevi tikai vienīgi tā. Un katru reizi, kad tu gribēsi uztaisīt video, tev nepatiks, kā tu izskaties, tu domā par to nevis, kā tu izskaties. Un kad tu tagad lūpeni tirgo vai šampūnu tirgo, kaut kādu savu diētas plānu, bļāviens, nē. Un pat īstenībā, ja tu gribētu, tu varētu arī to tā apspēlēt, lai tev tas būtu izdevīgi, kad punktā A uz punktu B. Viss ir par sevis pieņemšanu un par to, kur tu izdomā jau. Salīdzinam. Tu šobrīd ko izdarīji? Tu salīdzināji sevi ar mani. Un ko tev tas deva? Mēs esam divi dažādi cilvēki. Mēs esam pilnīgi divi dažādi cilvēki. Es esmu ar saviem kompleksiem un es ar viņiem esmu cīnījusies. Esmu arī visu kaut kam dzīvē gājusi cauri, izskatījusies dažādi. Tāda, kāda es tagad izskatos, tāpēc, ka es pati līdz šim atnācu. Man daudz situācijas, kur man likās, kā tā var neveikties. Tad tu izdomā, ka nē, man veiksies. Un tad tev sāk veikt. Pieņem lēmumu, ka tev veiksies. Jā. Tu esi forša. Es zinu. Es esmu riktīgi forša. Tas notiek ar foršumu. Tad, kad viņš tiek novirzīts ne tur, kur viņam vajadzētu būt. Citā. Es jau paplašinājos. Bet tas nenotiek. Nē, tas nevajag fiziskus darbus. Paldies. Tas gan. Tā kā redzi, mēs jau parunāsim, mēs ļoti daudz plusus atradīsim, kas tev ir un citiem nav. Neraugaši. Nu jā. Es ar meitu nākam uz randiņiem. Šitas nav ēdējis. Tas tāds dzēriens. Viņš ir tiesības. Nē, nu jā. Bet tā, piemēram, tu reāli varētu rādīt, kur jaunietis, un jūs ar viņu sadraudzāties, pēc tam ar viņu tiecies, tu viņam prasa, kā tev patika. Man tāda bija doma. Bet vajag pārvērst domas par darbiem. Savu rezultātu, viņam vienalga, ko tu darīji. Ņem mani, es arī gribu. Saproti? Darbs darīsi. Tas jaunietis varbūt pēc tam kaut kad nākotnē būs kaut kādā kontaktā ar tavu bērnu, piemēram.
Jo mēs visi dzīvojam vienā tajā burbulī. Un jo vairāk labus darbus tu izdarīsi svešiem bērniem, jo tavs bērns no tā saņems augļus. Viņš 100 punkti kaut kādreiz dzīvē saņems par to atlīdzību, par to, ko tu esi labi izdarījusi. Tā tās enerģijas strādā. Tā vispār tā kā novērtēt ir ar naudu, ja? Tas ir visprimitīvākais, visparastākais, visprastākais veids. Bet ja tu proti palīdzēt nevis ar naudu, nevis pamest zivi, bet reāli saprastu, nevis iedot, bet saprastu, kur tu to makšķeri dabūsi. Kādu tieši makšķeri tev vajag, uz kuru upi tu brauksi tagad makšķerēt, kā tu makšķerēsi, kuru lomu tev tieši vajag, ja? Tur ir tik daudz nianses. Cilvēks, kurš iedod naudu, viņš vienkārši pamet zivi līdz nākamai reizē, kad tev sagribēsies ēst. Tas cilvēks, kurš reāli, kā tavā gadījumā būtu, kad paņem aiz rociņus un reāli visu izdara, pilnīgi visu, lai tam cilvēkam nākošais nebūtu jāmeklē kāds, kurš viņam pametīs zivi, bet viņš jau visu zina. Viņš zina, ja viņam arī nospers kāds to makšķeri, viņš zina, kur viņš vēl vienu dabūs. Tas ir visideālākais. Protams, ka dusmās, kurš grib būt invalīds. Bet servisam. Viņš ir tik aizskarts.